draudze, priecājos jūs redzēt šajā skaistajā dienā. Tātad būs droši vien diezgan daudz šoreiz ar tādu ziņojumu, bet tas kā parasti pēc dievkalpojuma. Pašā sākumā es gan gribēju teikt, ko laikam aizmirsu iepriekšējā reizē tā īpaši pieminēt, ka mūsu svētajā vakarēdienā mēs mūsu draudzi esam ar tādu atvērtu uzskatu, līdz ar to, lai kur jūs varbūt parasti piedalties svētā vakarēdienā, ja esat iesvētīti, tad jūs arī šeit mūsu draudzē varat droši nākt un piedalīties. Šķiet, ka mēs varam sākt mūsu dievkalpojumu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Sākot, dziedāsim 260. dziesmu. Kungs, mans Dievs, cik tu esi liels un cildenumā un godībā tērpies. Tu ģērbies gaismā kā tērpā, tu izpleti debesis kā telts sēgu. Cildiniet to kungu mūsu Dievu un metieties ceļos pie viņa svētā kalna. Tiešām svēts ir tas kungs mūsu Dievs. Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti un grēki izdzēsti, tāpēc zemosimies Dievu priekšā, visi no sirds tā lūgdami. Visu varenais Dievs, tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Ja šī ir bijusi jūsu patiesa grēksūdz un lūgšana, tad aplieciniet to sacīdami jā. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Dieva žēlastība pie tiem, kas viņu bīstas. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nos no mums. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu un atpestī mūs no grēka un piedod visus mūsu pārkāpumus, kā atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Gods Dievam augstībā! Tas kungs ar jums! Lūgsim Dievu. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs tevi lūdzam, valdi mūs ar savu svēto garu, ka tavus vārdus no visas sirds klausāmies un uzņemam, un tā svēti topam uz Jēzu Kristu, tavu dēlu, vienīgi paļaujamies un savu cerību uz viņu liekam. Pēc taviem vārdiem dzīvojam, sargamies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Tagad ieklausīsimies Dieva vārdu lasījumos. Klausieties Dieva vārdu, kas rakstīts 2. Mūzes grāmatā, 24. nodaļā. Un kungs teica Mūzum: kāp pie manis kalnā un paliec te, un es došu tev akmens plāksnes, bauslību un pavēles, ko es esmu rakstījis tiem par pamācību. Un cēlās Mūzes un Jozo viņa kalps, un Mūzes uzkāpa Dieva kalnā. Bet vecajiem viņš teica: palieciet šeit mūsu vietā, kamēr mēs pie jums atgriezīsimies. Un redzi, pie jums paliek Ārons un Hūrs. Kam ir kāda lieta, tas lai iet pie viņiem. Mūzes uzkāpa kalnā, un kalnu apklāja mākonis. Kunga godība iemājoja Sīnaja kalnā. Mākonis to klāja 6 dienas, un 7. dienā viņš sauca uz Mūzu no mākoņa vidus. Kunga godība Izraēla dēlam likas kā rijoša uguns kalna galā. Un Mūzes iegāja mākonī un uzkāpa kalnā. Mūzes bija kalnā 40 dienas un 40 naktis. Āmen. Otrais lasījums, evaņģēlija lasījums no Mateja evaņģēlija 17. nodaļas. Pēc 6 dienām Jēzus ņēma sev līdz Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrūp kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā. Viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes tapa baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Ēlija un Mūzes. Tie sarunājās ar Jēzu.
Un Pēteris vērsās pie Jēzus un sacīja: Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es šeit uzcelšu 3 celtis. Vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Kad viņš vēl runāja, redzi, spožs padebesis tos apēnoja, un pēkšņi balss no padebeša atskanēja: Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, klausiet viņu. Mācekļi to dzirdēdami ļoti nobijušies krita uz sava vaiga. Jēzus pienāca tiem klāt un pieskāries teica: Celieties un nebaidieties. Acis pacēluši, tie vairs nevienu citu neredzēja, kā vienīgi Jēzu. Kāpjot no kalna lejā, Jēzus tiem pavēlēja: Nestāstiet nevienam par šo redzējumu, kamēr cilvēka dēls nebūs uzcēlies no mirušiem. Tā kunga vārds, Aleluja! Un tagad apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem, visi tā sacīdām. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, kapes ellē. 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva Tēva, visvaldītāja labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Turpinot mūsu dievkalpojumu, kopīgi dziedāsim. Tā būs 160. dziesma. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no apustuļa Pētera 2. vēstules,
kas ir šīs dienas sprediķa teksts. Tādēļ es vienmēr jums atgādināšu šīs lietas, kaut arī jūs tās zināt, un šajā patiesībā esat stipri. Jo kamēr vien esmu šajā miesas mājoklī, es uzskatu par taisnīgi ar atgādinājumiem jūs turēt nomodā. Jo es zinu, ka drīz man šis mājoklis ir jānoliek, kā arī mūsu kungs Jēzus Kristus man to ir atklājis. Es centīšos arī, lai pēc manas aiziešanas jūs vienmēr šīs lietas atcerētos. Nevis sagudrotiem stāstiem sekodami, bet kā viņa varenības acu liecinieki, mēs jums atklājām mūsu kunga Jēzus Kristus spēku un atnākšanu. Kad viņš no Dieva tēva saņēma godu un slavu, varenās godības balss atskanēja pavēstīdama viņam: šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Šo balsi mēs dzirdējām no debesīm atskanam, kad kopā ar viņu bijām uz svētā kalna. Turklāt mums ir praviešu vārds, kas ir vēl stiprāks, un jūs darat labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliekas jūsu sirdīs. Vispirms jums jāsaprot, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos runāja svētā gara vadīt Dieva cilvēki. Visspēcīgais kungs un mūžīgais Dievs, mēs lūdzam tevi, vādi un svētī mūsu sirdis un prātus, tik vien tev sekot, un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Šo sprediķi es sāku rakstīt tagad pagājušajā nedēļā. Tas bija ļoti agri no rīta, jo nedēļas sākumā es absolūti vēl nebiju pārslēdzies šeit vajadzīgajā laika joslā, un tāpēc modos, tad, kad ārā aiz loga bija tums, ko tad citu darīt? Tad vislabākais ir ķerties jau pie darba. Bet lūk, šis nakts stāvoklis aiz loga man tad uz mirkli aicināja, lika atcerēties manu bērnību. Un es atceros, ka bija reiz tāds gadījums, kad ziemā vēlu vakarā kopā ar vecākiem. Tumsā mēs devāmies uz mūsu mājām, un es biju ļoti, ļoti piekusis. Un kā tāds mazs bērns, es nebiju vairs spējīgs, droši vien ar viņiem komunicēju, teicu, pat ne soli spērt tālāk. Bet tad viņi man ieteica paraudzīties uz augšu. Un jūs jau zināt, kad ziemā, tumsā, tad, ja skaidrs debesis, nav mākoņi, un nav liela pilsētas uguņu tuvumā, tad zvaigznes tā īpaši labi ir redzams. Un tā, raudzīdamies tajās zvaigžņotajās debesīs, es kaut kā spēju paveikt to atlikušo ceļu posmu, lai nokļūtu tad siltumā mājās drošībā. No tiem laikiem, faktiski gandrīz vienmēr, kad ir kaut kas naktī jādara ārā, tad man tā patīk paskatīties tās zvaigžņotās debesīs, un kaut kā ir tā sajūta, kad vecāki ir gandrīz turpat, un mēs dodamies uz mājām, uz drošību. Protams, jāatzīstās, es neesmu nekāds labais zvaigžņu pazinējs. Varbūt, ka, ja es atrastos Latvijā, laikam tagad gan jāsaka arī Anglijā, tad es, apmēram zinot tās debesu puses, mācētu atrast lielos greizos ratus. Bet ar to laikam manas astronomu zināšanas arī principā beidzās. Vēl gan jāsaka tā, es esmu dzirdējis, ka cilvēki lieto tādu apzīmējumu kā rīta zvaigzne, kas ir tāds kā rītausmas vēstnesis. Lai gan patiesībā tā nesot zvaigzne, bet planēta Venēra. Un tad arī nevienmēr, bet reizēm tas darbojās kā tāda tiešām zīme, ka rīts tuvojās. Mūsu sprediķa tekstās, tas ir arī jūsu dievkalpojuma programmiņās, tur jūs varat ieskatīties vēl vienreiz. Ļoti interesanti, ka arī apostols Pēters piemin rīta zvaigzni. Tur 19. pantā viņš raksta, ka tā uzlēks jūsu sirdīs.
Nu, protams, mēs saprotam, ka viņš nedomā kādu vienkāršu zvaigzni vai planētu. Apustulim, tad, kad viņš runā par rīta zvaigzni, tā ir paša Jēzus Kristus atnākšana, kas tad norādītu uz Dieva lielās dienas iestāšanos. Starp citu, visam, kam agrīnie kristieši ticēja, bija šī ļoti īpašā perspektīva, ka noteikti pienāks laiks, kad tas, kas iesākās ar Jēzus Kristus pirmo atnākšanu mūsu pasaulē, tiks pabeigts ar viņa atkal atgriešanos. Lūk, un šī izpratne palīdz mums saprast, kāpēc Pēters raksta to, ko viņš raksta. Jā, viņš piemin, ka viņš apzinās, viņa nāves stundu tuvojās. Tā ir interesanti droši vien sajūta. Viņam gal galā Kristus bija to pateicis, brīdinājis. Jāņa evaņģēlijā mēs varam to lasīt. Un tāpēc tagad Pēterim ir tāda īpaša sajūta. Viņš grib būt pārliecināts, ka vēstules lasītāji, un kas ir interesanti, tad viņš droši vien vairāk domāja par tiem, kas dzīvoja tajos laikos un lasīja viņu vēstuli. Vai viņš spēja paredzēt, kad arī mēs lasīsim šo pašu vēstuli? Bet katrā gadījumā viņš ļoti, ļoti vēlējās, lai visi vēstules lasītāji saprastu un paturētu tās patiesības atziņas, kuras arī viņš mācīja. Jo apustuļu nāve nedrīkst nozīmēt, kad kristīgā ticība apstājās, ja piedzīvo pagrimumu. Labā ziņa tā, ka mums tagad nav jāgaida tumsā, jāšaubās, kam ticēt, kam neticēt, jo Jēzus Kristus ir atklājies pilnībā Pēterim, Jēkabam un Jānim, kad viņi stāvēja kopā ar viņu kalnā. Šis bija ļoti īpašs piedzīvojums, un jūs dzirdējāt mūsu evaņģēlija lasījumā. Šodien es gan nekavēšos tik daudz pie atziņām, tur tas būtu ļoti droši vien daudz sprediķu vērts teksts, tieši notikumi, kas norisinājās kalnā. Vairāk padomāsim par to, kāpēc Pēters šo notikumu piemin savā vēstulē. Ko viņš ar to īsti grib pateikt? Jo ļoti interesanti, šī ir vienīgā reize ārpus evaņģēlijiem, kad kāds atsaucās uz šo īpašo piedzīvojumu, ko arī kristīgā baznīca šodien atzīmē, Kristus apskaidrošanas dienu. Galu galā tas nebija kaut kas vienkārši ikdienišķs. Jēzus pēkšņi it kā staroja īpašā gaismā. Tad tur vēl ir Mozes un Elija klāt, ar kuriem Jēzus sarunājās. Un beigās balss no debesīm pasludina, ka Jēzus patiešām ir Dieva dēls. Lūk, un apustulim Pēterim šis piedzīvojums ir kaut kas tik ļoti īpašs, ka viņš tagad to atkārto un uzstāja tā vairākas reizes, cenšas apgalvot, ka tas nav nekas sagudrots. Ļoti iespējams, ka tajā laikā, kad apustuļi šīs lietas pārstāstīja, jūs jau varat dzirdējāt evaņģēlijā, tur bija rakstīts, ka Jēzus pateica, ka kamēr visi notikumi nav piepildījušies, lai mācekļi apustuļi par to nerunā. Un tad lūk, tagad jau pēc Kristus atgriešanās debesīs, draudzi par to runā, pārunā, un ļoti iespējams bija kādi cilvēki, kuri pasmaidīja par šiem stāstiem. Bet apustulis Pēters uzstāja, nē, tā ir patiesība, un tas ir ļoti svarīgi, ka tā ir patiesība. Kāpēc? Jo šo acu liecinieku liecības rezultātā jau visi apustuļi, un pat arī visa kristīgā kopiena tur toreiz līdz pat mūsu dienām, varēja tagad atskatīties uz Bībeles pravietojumiem vecajā derībā, kā tad saprast šo visaptverošo lielo stāstu, kurš gadu gadiem bija darbojies kā tāds ceļa rādītājs, ceļa norādījumi. Kā sākt saprast, kāda visam ir jēga? Piemēram, viens no pravietojumiem, tas ir rakstīts 4. Mūzes grāmatā, patiešām arī piemin zvaigzni. Un tajā laikā, kad Jēzus Kristus ienāca šajā pasaulē, ebreji patiešām arī uzskatīja, ka jā, tas pravietojums, kur tā zvaigzni pieminēta, tas nozīmē Mesijas atnākšanu.
Un ļoti iespējams, ka tieši arī šis pravietojums tad arī iedvesmoja Pēteri, lūk tagad, tā kā arī mums rakstot, ielikt šo izpratni savas otrās vēstules tur 1. nodaļā, nosaucot Jēzu kā rīta zvaigzni. Apostols Pēters raksta, ka tas, kas notika ar Jēzu, lūk šī neparastā godības atklāsme, tas nozīmē, ka tagad mēs varam sākt saprast šos senos jūdu rakstus, jo mēs zinām, kā tad viņi piepildās, ar ko viss beidzās. Dieva godības atklāsme Jēzu Kristu ir arī cieši saistīta ar vēl kādu īpašu apsolījumu par to, ka mēs būsim dievišķās dabas līdzdalībnieki. Arī to apostols Pēters īpaši uzsver šajā vēstulē. Un Pētera vēstule ir ļoti unikāla ar to, kā viņš šīs abas divas lietas saista kopā. Jēzus Kristus, viņa šī apskaidrošana, viņa atklāšanās un arī mūsu līdzdalība tajā. Apostols Pēters tad arī cenšas paskaidrot saviem lasītājiem to īpašo situāciju, kāda tagad bija kļuvusi realitāte. Un ebrejiem viņa vecās derības rakstos par to nebija liels skaidrības. Proti, vecajā derībā dažādās vietās ir pierakstīti šie dažādi apsolījumi, ka, piemēram, reiz atklāsies Dieva godība, jeb tiks atjaunots templis. Tad kādā citā vietā ir apsolīts, ka parādīsies Mesija, atnāks Mesija, lai glābtu savu tautu. Un tagad kristieši ko apgalvo un saka, ka lūk, tas viss ir noticis, tas ir piepildījies. Ar Jēzus atnākšanu visas šīs ilgas vēlmes ir piepildītas. Un vispirms jau Jēzus apskaidrošana šajā kalnā, un tad arī vēlāk viņa augšām celšanās, tad to apliecina un pierāda. Problēma ir tajā, ka līdz tam brīdim, kurā Pēters tagad raksta, ja Kristus arī tad piedzīvo visus šos piedzīvojumus, veco derību lasot, nekad neviens nebija iedomājies, ka starp Mesijas parādīšanos, tad Jēzus Kristus šīs zemes dzīvi, un tad visas šīs pasaules beigām, ja tās lielās dienas atnākšana, būtu kāda laika nobīde. Mums tas tagad liekas saprotams, nu jā, Jēzus Kristus tur dzīvoja, nomira, augšām cēlās pirms daudz gadu simteņiem, un mēs dzīvojam tagad. Bet tajā laikā cilvēkiem nebija minējumi, ka tāds starpperiods varētu būt un ko tas nozīmētu. Lūk, un tāpēc apostols Pēters, arī citi apostoļi ķērās pie darba, lai balstoties uz svētiem rakstiem, vecā derība bija viņu svētie raksti, lai izskaidrotu, kāpēc ir šāda kavēšanās. Un kas mums ir īpaši svarīgi, kas mums ir jādara tajā laikā, kamēr mēs dzīvojam starp Kristus pirmo un otro atnākšanu. Jo mēs kristieši, sākot ar tiem, kas tur toreiz dzīvoja, kuriem Pēters raksta līdz pat mūsu dienām, mēs atrodamies it kā tajā vietā, par kuru Pēters pierakstījis 19. pantā, ko mēs lasījām. Jo Jēzus, viņa piedzimšana, apskaidrošana, ja pārveidošana, tad nāve augšām celšanās, tā ir apstiprinājusi svēto rakstu vecās derības pravietiskos vārdus. Un tagad mēs turamies pie tiem. Mēs sekojam tiem, kā cilvēki, kas uzticas tā kā kabatas lukturītim, ja pa kādu tumšu vietu ir jāiet. Labi, es saprotu, tur Pēters neraksta par kabatas lukturīti, viņš piemin lāpu tumšā vietā, bet jūs ideja saprotat, tas jau viens un tas pats ir. Lūk, mēs uzticamies šīm atklāsmēm, svētiem rakstiem līdz brīdim, kad Jēzus beidzot atkal parādīsies kā rīta zvaigzne, lai uzsāktu to apsolīto Dievu lielo dienu. Un tad visbeidzot, Pēters to piemin arī mums, tā kā jāpiemin, kad ir iespējami kādi iebildumi. Tad pieņemsim, uz mirkli pieņemsim, ka kāds teiktu, ka šis svēto rakstu lasīšanas, jeb skaidrošanas veids, kā Pēters to dara, tas ir tikai kristiešu izgudrojums. Ka tie pravietojumi par Mesiju varbūt nemaz nav piepildījušies, vai viņiem būtu jāpiepildās savādāk. Pieņemsim, ka Bībelē, ja vecajā derībā, tad viss ir bijis domāts citādāk. Apostols Pēters atkal šeit ir kā tāds
noteikts, stingrs šīs patiesības sludinātājs. Viņš argumentē pret visiem šiem iebildumiem. To jūs redzat tur 20. un 21. pantā mūsu lasījumā, ka tas nav privātas interpretācijas jautājums. Tas nav atkarīgs no cilvēkiem, jo svētie raksti galu galā neradās kādiem cilvēkiem vienkārši nolemjot, ka vajadzētu šo vai to uzrakstīt. Protams, Bībelē ir ārkārtīgi plašs materiāla klāsts. Sākot no dzējas un vēstures, tad līdz pareģojumiem un pat dīvainām simboliskām atklāsmēm. Bet tas, kas ir svarīgi, ka aiz visiem šiem žanriem, dažādiem autoriem, ir dievišķā iedvesma, jeb inspirācija, kas neapējot cilvēku prātus personīgas vai tur attiecīgas dzīves situācijas, tad tomēr caur šiem cilvēku vārdiem atklāja Dieva vārdu. Un tieši kā 21. pantā Pēters to saka, ka lūk tos Dieva vārdus runāja svētā gara vadīti Dieva cilvēki. Tāpat kā visi citi agrīnie kristieši, arī apostols Pēters tātad šeit atklāja, ka viņš stingri uzticās turās pie diviem principiem. Tos būtu svarīgi saprast mums un iegaumēt. Pirmām kārtām svarīgi ir svētie raksti. Pēterim tie bija vecās derības svētie raksti, mēs šodien teiktu par visu Bībeli, svētie raksti, Dieva vārds. Un tad otra lieta, tieši Pēterim viņam atklātais Dieva dēls Jēzus Kristus. Viņa piedzīvojums apskaidrošanas kalnā, arī vispārējā Jēzus dzīve, kas viņam atklāja Dieva dēlu kā personu. Ja mēs savās dzīvēs nepaturam savā redzes uzmanības lokā Jēzu Kristu, tad atverot Bībeli, lasot tur tik daudz pravietojumus, it sevišķi vecajā derībā un pat arī jaunajā derībā, mēs nevienmēr sapratīsim, ko tad īsti svētie raksti saka, ko nozīmē visi tie noteikumi un viss, kas tur ir uzrakstīts. Uz otru pusi, ja mēs ignorējam, neievērojam svētos rakstus, tad diez vai mēs spēsim līdz galam saprast, ko tad Jēzus Kristus īsti darīja, kāpēc viņš nāca šajā pasaulē, uz ko viņš mūs aicina tālāk. Tad tas, kas mums ir svarīgi, ko Pēters cenšas šeit pateikt, un arī svētīgi mēs esam, ja mēs to saklausam un dzirdam, ka mums ir vajadzīgi gan svētie raksti Dieva vārds, gan pati personīgs Jēzus Kristus piedzīvojums. Mums ir jāturās pie abām šīm lietām. Un es ceru, ka mēs kā draudze, tagad tuvojoties šim gavēņa laikam, domājot par to, arī savā sirdī esam gatavi apņemties. Mēs to gribam darīt, arī meklēt īpaši to iespēju arī tagad priekšā stāvošajā īpašajā laikā. Gan uzticēties, turēties pie svētiem rakstiem, gan ir tīri personīgi pie Dieva dēla Jēzus Kristus. Lai Dievs svētī, ka tas ir patiesi arī mūsu katra piedzīvojums. Āmen. Un tagad mēs atkal dziedāsim, dievkalpojumu turpinot, un tā būs 164. dziesma. Oh
Lūksim Dievu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Kā rakstīts tavos svētajos vārdos, Kungs, man ir mīļa tava mītne tavā namā un vieta, kur mājo tava godība. Un šeit sapulcējušies mēs tagad lūdzam. Visvaldītājs Dievs, debesu Tēvs, mēs tev no sirds pateicamies, ka esi mums licis atkal piedzīvot šo dienu, ko tu mūsu dvēselēm, kuras ir izsalkušas pēc tavas debešķīgās barības, esi iecēlis par stiprinājumu. Tu mūs vādi arī šodien uz savām zālainajām vārdu ganībām un palīdzi, ka katrs vārds, kas mums par tavu valstību tiek pasludināts, spēcīgi tavā baznīcā strādātu un labus augļus nestu. Šajā brīdī mēs īpaši aizlūdzam par mūsu draudzēm un baznīcu, par Hamiltonas Kristus draudzes Kanādā un prāvestu Dāvi Kaņepu. Tāpat arī mēs lūdzam par Gulbenes draudzes Latvijā un mācītāju Ilgvaru Matīsu. Mūsu debesu Tēvs, tu redzi, mūsu sirdīs ir īpaši lūkšana par mūsu draudzi šeit Indianapolē un visu baznīcu šeit Amerikā. Tāpat arī šodien mēs īpaši aizlūdzam par mūsu prāvestu Sāru Meglīti un arī pieminam mūsu arhibīskapa Slaumas Zuševicas veselības stāvokli. Kā arī lūdzam par tiem, kuriem ir uzticēta īpaša atbildība vadīt mūsu baznīcu, kamēr arhibīskapa pilnībā atveseļosies. Visvaldītājs Dievs un mūsu Tēvs, kaut jau mēs patiešām ar noskumušu prātu ielūkoties savās sirdīs un izlūgtos no tevis žēlastību, atstāt visus, kas ir grēcīgs un ļauns. Mīļais Kungs un Pestītāji, tāpēc piepildi mūsu sirds un prātu ar savu mīlestību un arī līdzjūtību, ka šajā brīdī mēs varam patiesi lūgt un aizlūgt par visiem tiem, kas ir nelaimēs, postā. Pieminām un turpinām lūgt par traģiskās zemestrīces cietušajiem, kā arī no visas sirds pieminām kara plosīto Ukrainu, tās varonīgo tautu. Dievs izdzen visu, kas ir ļauns, un palīdz, ka cilvēki gan tur, arī Latvijā, gan visā pasaulē pieaug atzīšanā un svētumā, bez kā neviens nevarēs tevi piedzīvot un tevi reiz skatīt godībā. Tāpat mēs mīlestībā un līdzjūtībā aizlūdzam par katru no mūsu vajadzībām. Tu redzi un dzirdi arī katra mūsu sirds nopūtu pat šajā brīdī. Paldies, Dievs, ka tu dzirdi un uzklausi mūsu katru lūgšanu. Kā draudz mēs arī kopīgi lūdzamies un turpinām lūgt par Uldu Brikmani. Paldies, ka viņš atkal var būt mājās no slimnīcas un atveseļošanās iestādēm. Dod viņam īpašu paļāvību uz tevi. Un tāpat mēs lūdzam par katru tavu bērnu šeit mūsu draudzē, kurš cieš, kurš sauc uz tevi. Dievs, esi tuvu klāt. Visvaldītājs Dievs un debesu Tēvs sūti pie mums savu svēto gāru, arī priekšā stāvošajā gavēņa laikā, ka tas mūs māca patiesi tev uzticēties, tevi lūgt un pielūgt, ka tas arī varētu būt tāds apliecinājums, kur mēs saņemam no tava svētā gara, kas apliecina mūsu garam, ka mēs esam tavi bērni, ka mēs esam tās svētības līdzmantinieki, ko tu esi sataisījis tiem, kas tic, ka tu esi tas kungs, ka nav neviena cita, kā vien tu. Jo kā stāv rakstīts, tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds.
ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Arī mūsu katru, ak, Kungs. To visu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas dzīvo un valda ar tevi un svēto garu, viens Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. Tagad, sagatavojoties svētajam vakarēdienam, kopīgi dziedāsim, tā ir 312. dziesma. Tas Kungs lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam savam Kungam. Tiešām tā ir labi un tā piederas, un ir svētīgi, ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicam. To ar Dēlu un Svēto garu esi mūs radījis un atpestījis un svētdarījis. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādam. Svēts ir, svēts ir, svēts ir Tavs Kungs, un debes un zeme, un
Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Mūsu Kungs Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tika nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dot. To dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdienu, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debes Tēvs. Svētī svēto mīlestību visiem, kas pie tava galda sapulcēti no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar tavu dēlu, mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Āmen. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Āmen. Nāciet, jo viss ir sataisīts.
Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet Viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Ejiet ar mieru, Dieva miers, lai ir ar jums. Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs. Mēs tev pateicamies, visspēcīgais Dievs, ka tu mūs esi atspiedzinājis ar saviem vārdiem un savu sakramentu. Un lūdzam tevi svētīt to, ka pie mums vairojas ticību uz tevi un sirsnīga mīlestība starp mums visiem, caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Noslēdzot dievkalpojumu, dziedāsim 426. dziesmu. Amen. Man laikam ir vairāki ziņojumi, kurus gribētu tagad, ka jūs mazliet ieklausties. Tātad vispirmām kārtām, 24. februārī, jūs zināt, ir tāds skumjš datums. Aprit gads, ka notiek karš. Mēs esam lūguši, karš Ukrainā vēl nav beidzies. Un mūsu arhibīskapa Lauma Zuševics ir nākusi klajā ar tādu iniciatīvu par kopīgām lūkšanām. 24. februārī 24 stundas no vietas. Protams, ne katram ir jālūdz visas 24 stundas no vietas. Mums ir tāda liela priekštiesība, ka Lelu pasaulē, tad Latvijas Luterāņu baznīca pasaulē patiešām ir visā pasaulē. Un kādā brīdī var lūgt tie, kas ir Austrālijā, un tad kādā, kas ir Eiropā, un tad Amerikā, un tādā veidā vienmēr
Ir kādi, kuriem spīd saule, un arī kādi, kas lūdz Dievu. Tātad ir tāda laumas vēstule, to var atrast arī internetā, viņi ir publicēti, tur Facebook mājaslapās ir. Arī pie ieejas izējas uz tā mazā galdiņa ir tātad šāda te vēstule, tur ir tas teksts, jūs varat paskatīties, un es pieliku klāt tādu mazu ailīti. Tiem, kuriem ir tie modernie saziņas līdzekļi, jūs varat pat savus vārdus, kurā laikā jūs esat gatavi Dievu pielūgt, rakstīt uzreiz pa taisno, un tad visi baznīcas kopumā redzēs, kad ir kāds, kas tajā laikā lūdz. Bet ja jums ar to elektroniku nav tik vienkārši, un jūs vēlaties piedalīties, tad jūs varat pierakstīt tur uz tās lapiņas laiku, kurā jūs varat pielūgt Dievu un savu vārdu uzvārdu, tad es jūsu vārdā to ielikšu tajā kopējā sarakstā. Tad šāda iniciatīva lūgt par Ukrainu, lūgt, lai tiešām šis nežēlīgais karš varētu reiz arī beigties, lai Dievs tiešām uzklausa un atbild mūsu lūgšanas. Tad vēl ir tāda lieta, tur dievkalpojumu lapiņās, pat pēdējais ieraksts aizmugurē, tur ir arī mans telefons. Tad par mans e-pasts jau jums bijis, lai es ceru jau ilgāku laiku. Nevar teikt, ka ļoti daudz viņi būtu gribējuši izmantot, bet tomēr jā, ir. Bet tagad ir arī telefons, tā kā jūs varat zvanīt droši. Un jā, tad varat arī citiem, kurus jūs satiekat, un jums draudzes locekļi šķiet, ka vajadzētu to zināt, un es domāju, ka vajag visiem, tad droši var to telefonu arī pateikt citiem. Un tad vēl viens svarīgs ziņojums, ka draudzes pilnsapulce ir plānota 26. februārī pēc dievkalpojuma. Es tā saprotu, parasti draudzes pilnsapulces ir ļoti svarīgas lietas. Kā ir jūsu draudzē pieņemts? Tad gandrīz neviens nav, vai kā ir? Nē, tā kā nāksim paši, uzmundrināsim arī citus, jo ir lietas, kuras mēs kā draudz kopīgi pārunājam, lemjam. Manuprāt, tas ir ļoti arī svarīgi. Un tad visbeidzot, tātad 22. februārī, tas jau būs tagad nedēļā, tātad trešdienā, mēs tiekam aicināti sanākt šeit. Tātad 7:00 vakarā sapulcēsimies šeit, gavēņa laika iesākums, pelnu dienas dievkalpojums. Tā kā, visi, kuriem tas ir iespējams, tātad es noteikti būšu vadīt šo dievkalpojumu, bet arī tātad jūs, kam vien tas iespējams, esat mīļi aicināti. Un tad tā, vai ir vēl kādam kaut kas ziņojams, kaut kas paldies, uzdots vai kāds? Labi. Tad es jūs vairāk neaizskavēšu. Protams, pēdējais ziņojums ir, ka nedrīkst iet projām, kamēr nav pasēdēts ar kafiju, tēju un kaut ko uzkožam, bet tagad es gribu jums vēlēt, ejiet ar mieru, kalpojiet tam kungam ar prieku. Lai Dievs svētī.